Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no 5. Mūzes grāmatas 32. nodaļas. Jo tas kungs tiesās savu tautu, un par saviem kalpiem viņš apžēlosies, kad viņš redzēs, ka spēks viņu rokās zudīs, un tik pat labi stiprais, kā arī vājais ir nieks. Un tad viņš sacīs, kur ir viņi, dievi, klints, uz ko cerēja, kur ir tie, kas ēda viņu upurus taukus un dzēra viņu dzeramo upuru vīnu, lai viņi ceļās un jums palīdz, ka jums būtu patvērums. Nu redziet, ka es tas kungs esmu, es neviena dieva, vienīgi es nonāvēju un es daru dzīvu, es ievainoju, bet es dziedinu. Un nav glābēja no manas rokas. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem, par ko arī šodienas sprediķī. Es pateicos Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr, katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim, būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tā man piederas domāt par jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī, gan savās saitēs, gan aizstāvot un nostiprinot evaņģēliju. Jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā, jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūsdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudat, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. nodaļas. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja kā satvēruma laupījumu, bet būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis par cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visti mestos ceļos, kas debesīs,
kas virs zemes un zem zemes, un lai katra mēle apliecinātu, kā Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. Amen. Nāc, Svētais Gars, piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Amen. Šodien, kā mēs zinām, ir Pūpoļu svētdiena, kad atkal dzirdam, kā Jēzus iejāja Jeruzalemē un tika sagaidīts kā karalis. Šis gods Jēzum pienākas, jo viņš ir Dievs pie mums, viņš ir mūžības ķēniņš. Tad paies dažas dienas un zaļajā ceturtdienā, kad mūsu Kungs dibināja svēto vakarēdienu, un viņš, mūžības ķēniņš, mazgās savu mācekļu kājas. Vai mazgāt kājas ir kaut kas, ko dara karaļi? Acīm redzot, šis karalis to dara, jo viņš nav tāds karalis, kas nācis, lai apspiestu un nomāktu, bet lai kalpotu un celtu. Viņš tā darīja, lai rādītu piemēru, jo viņš teica, ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Kaut Jēzus ir Dievs, kam pienākas, ka mēs viņam kalpotu, viņš bija nācis, lai kalpotu mums. Jēzus par sevi saka, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet kā viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Šodien, kad stāvam uz sliekšņu vissvarīgākajai un vissvētākajai nedēļai pasaules vēsturē, jo šajā nedēļā Dieva dēls iztukšoja sevi no visas savas dievišķās godības un kļuva par nespēcīgu kalpu, lai atdotu savu dzīvi mūsu pestīšanai. Šodien vēlos dalīties ar pārdomām no mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera par Kristus piemēru kalpot. Luters saka, kad zinām, kas ir Dieva veids un kas ir kalpa veids, ir viegli saprast visu, kas šeit vēstulē Filipiešiem sacīts par Kristu. Apostols pats paskaidro, ko viņš domājas ar vārdiem kalpa veids. Pirmkārt, ka Kristus pats sevi iztukšojas. Tas ir, viņš darīs tā, it kā būtu savu Dievu veidu nolicis malā un negribētu to parādīt vai izmantot. Tas nenozīmē, ka viņš būtu varējis pats sevi atņemt dievišķību vai atteikties no tās, bet viņš nolicis savu dievišķās godības veidu, tas ir, nav izturējies kā Dievs, kas viņš tomēr patiesi ir. Lai gan Kristus nenolika savu Dieva veidu tā, ka to vairs nevarētu redzēt, nedz just, tad jau viņš nebūtu palicis Dieva veidā. Taču viņš savu dievišķību neievēroja un nedižojās ar to mūsu priekšā.
bet izmantoja to, lai mums kalpotu. Kā lasām Lūkas 23:43 un Jāņa 18:6, arī ciešanās un pie krusta Kristus darīja brīnumu darbus. Kā Dievs dāvādams ļaundarim paradīzi un Ģecamenes dārzā ar vienu vārdu atvairīdams karaspēku. Tādēļ apostols saka, nevis kā Kristu kāds ir iztukšojis, bet gan, ka viņš ir iztukšojis pats sevi. Un kā gudrs vīrs, kas nevis atklāti noliek malā savu gudru vīru izturēšanos līdz ar pašu gudrību, tomēr noliek to malā tādā ziņā, ka lieto savu gudrību, lai kalpotu negudrajiem, tiem, kam drīzāk gan pienāktos kalpot viņam. Šāds cilvēks, būdams gudrībā un gudra vīra veidā, iztukšo sevi. Otrkārt, Kristus pieņēma kalpa veidu, tomēr palika Dievs un Dieva veidā. Tas ir, viņš bija Dievs un visus dievišķos darbus un vārdus, ko Kristus darīja un runāja, viņš darīja un runāja mūsu labā, kalpodams ar tiem mums, gluži kā kalps. Viņš neprasīja, lai kalpojam viņam kā kungam, kaut arī viņam būtu tiesības to darīt, un nemeklēja savu godu, nedz labumu, bet vienīgi mūsu labumu un pestīšanu. Tā bija labprātīga kalpošana bez atlīdzības par labu citiem. Taču šī kalpošana ir neizsakāma, jo šoreiz kalps ir tik neizsakāma persona, pats mūžīgais Dievs, kam kalpo visi eņģeļi un visa radība. Tas, kur šāds brīnišķīgs piemērs nepamudina labprāt kalpot citiem cilvēkiem, drīz vien ies pazušanā, top cietāks par akmeni, tumšāks par elli, un viņam nav iespējams atrast aizbildinājumu savai cietsirdībai. Treškārt, viņš tapa cilvēkiem līdzīgs. Piedzimstot no Svētās Marijas, viņš kļuva dabīgs cilvēks, taču vēl nebūtu varējis paaugstināties pār visiem cilvēkiem un nekalpot nevienam. To viņš negribēja, bet kļuva cilvēkiem līdzīgs. Ar vārdu cilvēks tev šeit jāsaprot parasts cilvēks un nekas vairāk. Bet ja tā, tad šis cilvēks pēc savas dabas nav pārāks par citiem. Tā tu sapratīsi, ko svētais Pāvils gribēja izteikt. Kristus kļuva tāds pats, kā ik viens cilvēks, kas nav pārāks par citiem, ne bagātības, ne goda, ne varas ziņā, lai gan dzimst tik daudz cilvēku, kuri manto varu, godu un mantu. Bet Kristus ir kļuvis pavisam necils, un par tādu arī ticis uzskatīts. Neviens cilvēks nav bijis tik neievērojams kā viņš. Tā Kristus kļuvis līdzīgs arī kalpiem, nabadzīgajiem ļaudīm.
Tikai viņš bija vesels un bez miesīgiem trūkumiem, tāds kādam būtu jābūt dabiskajam cilvēkam. Ceturtkārt, Kristus izturējās kā cilvēks. Tas ir, viņš darīja visu to, ko dara ik viens cilvēks. Ēda, dzēra, bija nomodā, staigāja, stāvēja, cieta izsalkumu, slāpes, augstumu, nogura, svīda, strādāja, ģērbjas, lūdza, apmetās kādā mājvietā. Viņš darīja to pašu, ko ik viens cilvēks savā dzīvē dara attiecībā pret Dievu un pasauli. Bez visām šīm lietām viņš būtu varējis iztikt un, būdams Dievs, izturēties citādāk. Bet kā iepriekš sacīts, kļūdams cilvēkiem līdzīgs, viņš pieņēma visas lietas, kādas vien cilvēkam vajadzīgas, un pieļāva, ka viņam klājas tāpat kā citiem cilvēkiem. Tomēr tajā pašā laikā Kristus arī parādīja Dieva veidu, kurā viņš bija. Piektkārt, viņš pazemojās, jeb pazemoja pats sevi. Tas ir, neviena apliecināja pieņemto kalpa veidu, kļūdams cilvēkiem līdzīgs un dzīvodams tā, kā dzīvo cilvēki. Bet arī vēl vairāk kļuva neievērojamāks par visiem cilvēkiem, pakļāvās un kalpoja ikvienam no tiem ar visaugstāko kalpošanu, nodeva savu miesu un dzīvību mūsu labā. Sestkārt, to darīdams Kristus pakļāvās nevien cilvēkiem, bet arī grēkam, nāvei un ellei, panesdams mūsu labā to visu. Turklāt viņš pieņēma visapkaunošāko nāvi, proti pie krusta, ne kā cilvēks, bet kā tārps, kā ir rakstīts 22. psalmā. Jā, kā visu neliešu nelietas. Tā mirdams viņš zaudēja pats sava pieņemtā un apliecinātā kalpa veidu godu, pateicību un labvēlību. Viņš tika pilnīgi iznīcināts. Septītkārt, to visu viņš darīja ne tādēļ, ka mēs būtu cienīgi vai pelnījuši, lai Kristus mums šādi kalpotu. Kurš gan varētu būt tāda cilvēka kalpošanas cienīgs? Kristus kalpoja mums paklausīdams Tēvam. Te svētais Pāvils ar vienu vārdu atvēr mums debesis un ļauj saskatīt Dieva godības bezgalīgumu, redzēt Dieva Tēva sirds, neizsakāmo žēlastību un mīlestību pret mums. Lai jūtam, ka Dievam mūžībā ir paticis tas, ko Kristum vajadzēja paveikt un ko viņš paveicis mūsu labā. Kā gan lai cilvēka sirds nekūst priekā to redzēdam? Kurš to redzēdams vēl varētu nemīlēt un pats nekļūt par visas pasaules kalpu, kas labprāt pazemojas, redzot, ka pašam Dievam viņš bija tik dārgs. Dievs parādījis tam savu teivišķīgo prātu
bagātīgi apliecinādams to sava dēla paklausībā. Ak, kādus vārdus šeit runā svētais Pāvils? Laikam gan nekur citur tādi nav atrodami. Tos rakstījams viņš nudien ir bijis patiesi dedzīgs, patiesi priecīgs un līksms. Domāju, ka tieši to izsaka vārdi caur Kristu nākt pie Tēva. Un neviens nenāk pie Kristus, ja Tēvs viņu nevelk, jeb neaicina. Tik brīnišķīgi, jauki un mīļi. Tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis. Ka Kristus paklausīdams Dievam un kalpodams mums, pats kļuvis par viszemāko, par visu velnu kalpu. Tā savukārt Dievs viņu ir paaugstinājis, ka viņš kļuvis kungs par visiem eņģeļiem un visu radību. Viņš ir kļuvis par kungs, par nāvi, par velnu, par elli. Un nu bija sevi pilnīgi iztukšojis, tagad noliek kalpa veidu un turpmāk palikdams tikai Dieva veidā. Turklāt tiek apskaidrots, slavēts, sludināts, atzīts, godāts un apliecināts kā Dievs. Tas viss gan vēl nav kļuvis redzams, kā Pāvils saka 1. Korintiešu 15:27, ka visas lietas ir Kristum nodotas, tikai mēs vēl to neredzam, ka tās pakļautas viņam. Tomēr viņš kā persona patiesi ir tā paaugstināts, pilns godības un varenības, tā ka viss, ko viņš grib, notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai gan tikai nedaudz tic, ka šīs lietas notiek Kristus dēļ. Notikumi risinājās brīvi it kā paši no sevis, tāpat kā mūsu kungs ir brīvs, sēdādams savā godībā. Taču mūsu acis paliek tumšas un aklas. Tās neredz, ka Kristus ir kungs, kuram paklausa visas lietas. Pastarā dienā tas kļūs redzams, tad savām acīm redzēsim to, kas notiek jau tagad, proti, ka Kristus Dieva veidā būdams sevi iztukšojis, kļūdams cilvēkiem līdzīgs un tā tālāk. Tāpat arī, kā viņš nolicis kalpa veidu, kļūdams Dievam līdzīgs, viens Dievs debesu godībā, kungs par dzīvību un nāvi, visas godības ķēniņš un tā tālāk. Noslēdzot, Luters pamodina. Dievs grib, lai mēs esam cita kalpi ar savu miesu, ar savu mantu, godu, garu un dvēseli. Tāpat kā Dieva dēls ir kalpojis mums. Šajā visvētākajā nedēļā, kā es jau teicu, mēs caur dievkalpojumiem un Bībeles lasījumiem redzēsim un piedzīvosim tieši šo brīnumu. Dieva dēls, Dieva visspēcīgais vārds noliks savu dievišķīgumu un sevi iztukšodams un pazemodams pie krusta, tiks paaugstināts
un pagodināts, lai ik viens, kas viņam tic, dabūtu mūžīgo dzīvību. Amen.